par skrāļu krogu ir tāda mazliet maģiska sajūta. Jūs visi zināt, ka Latvijā ir tik daudz bijis veco krogu, kur ir bijuši arī ļoti spēcīgi, labi saimnieki. Un ir tik daudz mūra krogu, kas ir gājuši bojā, kur Latvijā vairs nav, kas ir sabrukuši, kas ir nojauti, kas ir izpostīti karos. Man joprojām ir dīvaina sajūta, kā koka guļbūve šis krogs vairāk kā 300 gadus ir ticis saglabāts un ir dzīvs un dzīvo šodien. Un otra mana tāda sajūta ir, šo grāmatu rakstot, bez tā nemaz nevarēja iztikt. Otra mana sajūta ir tāda, ka tas ir arī pateicoties Krūmiņu dzimtas iedibinātajai aurai, jo īsti tos pavisam vecos senčus no Zviedru laikiem es izrāku arhīvos visu, ko varēju. Skrāļu krogs saucās arī Zviedru laikos, 18. gadsimta beigās par skrāļu krogu, bet tas mums zināmais, tas pirmais krūmiņš, šis Pricis krūmiņš, kas bijis Ilzēnu saiešanas nama sacītāja tētiņš Herkūtins. Viņa tēvs Jēkabs, būdams šeit saimnieks, kā lauksaimnieks, saimniekodams kā zemnieks, ir nodarbojies ar grāmatu, cik no to grāmatu toreiz bija, ar grāmatu izplatīšanu. Un to ir grūti vispār saprast. Mums ir zināms, ka Pievalgā bija ārkārtīgi izteikts amatnieku arods, vai ne, jo zemītes ir švakas un izaudzēt ir diezgan grūti visu to, kas vajadzīgs dzīvei un vēl pārdošanai, lai izdzīvotu vidē. Un Jēkaba dēls Kārlis Krūmiņš, Artura Krūmiņa tēvs, viņš ir uzņēmies skrāļu kroga apsaimniekošanu, viņš ir bijis rentnieks. Un viņš ir bijis agrāk Alugas draudzes skolotājs, Jumurdā skolotājs, un to es vēstulēs izlasītu un vēstures liecībās, kas ir atrodas Gunta milzīgajā arhīvā krājumā no Krūmiņa dzimtas. Es nevarēju izlasīt arī, ka Kārlis Krūmiņš būtu ļoti, ļoti gribējis ar zemniekošanu nodarboties. Viņš varbūt gribēja būt skolotājs, bet viņām bija 4 dēli. Un Anna un Kārlis Krūmiņi uzskatīja, ka visvērtīgākais, kas var būt, ir dēlu izglītošana. Un, lai vairāk varētu nopelnīt, viņš uzņēmās šo skrāļu kroga rentēšanu, apsaimniekošanu, un lauksaimniecībā viņam bija 170 pūrvietas, ir mūsu izpratnē 63 hektāru zemes, kas arī šodien, mēs saprotam, diezgan daudz ir. Bet bija visādi purvi, var sakot, meži, ļoti mazi lauciņi, ko vajadzēja apsaimniekot. Un, kad jau dēli mācījās, viņš Allaž Kārlis Krūmiņš dēliem raksta vēstulēs, ka bija slikts gads, izslīka kartupeļu un nebūs labības, un nākamgad viņš raksta, uzlīgs ir lietus un labības sadīgus, un viss ir labi, un mēs kaut kā tiksim cauri ar skolas naudām. Un es gribētu lūgt Anitu, kā tas izskatījās, kad Arturs bija maziņš. Jā, un te tā skaisti rakstīts. Vēl šodien pēc senajām dzimtas vēstulēm un dokumentiem var iztēloties, kāda tad bija jaunākā dēla Krūmiņa Artura bērnības ikdiena. Puiku visu redz un liek aiz auss. Pie kroga lielceļa piestāja vēzumi, dižājas un zvied zirgi. Darbdienās izslāpušo mazāk, toties sēsdienās, svētdienās. Pilns un zirgus, kā jūs zinat, pieveda pie slitas un piesēja tur. Un tur ir daudz skaista apraksts par to, kā tur izskatījās, bet bērniem nebija nekāda maisīšanās pa vidu. Un māte savam Artūram teica tā, pastum dēlu malā un saka tā, ej dēls uz dārza durvju pusi, izej puķu dārziņā un sagriez, Jorģīnes papiņam šodien ir dzimumdiena. Mazais mudīgi paklaus, kā ne papiņš tak par visu gādā un cik gudrs viņš ir un cik viņš ir mīļš. Kaut gan Krūmiņu lielajā saimē ar mīļumu neplātījās. Pastarītim papiņš bija pirmais skolotājs. Un Artūrs bieži nobrīnās, kā papiņš visu zina. Tā
tāpēc vien neklausīt būtu grēks. Tēvs saka, tev būs tēvu un māti godā. Baušļus puika jau zina no bērnības, un papiņš Allas atgādina, ka Dieva vārds jātur godā un labie darbi nes svētību.